Labdien, esmu Edgars no Sundažiem. Man ir tā iespēja, ka es vinnēju uzrakstīt projektu un braucu uz Eiropu, skatīties, kā Eiropā viss notiek. Un, lūk, es 3 nedēļas varu dzīvot Eiropā par Eiropas naudu, ko man piešķir Eiropu, jo es projektu uzrakstīju, un skatos visu, kā te notiek. Es esmu Vācijā šobrīd, un man ļoti patīk šeit, un dzīvoju šī istabā, ko man arī Eiropa maksā visu to istabu. Un viss kaut ko interesantu, es jau esmu novērojis, lūk, jau 2 nedēļas pagājušas ir un iet 3. nedēļa. Es nevaru būt Latvijā šobrīd, tāpēc es sūtu šos sveicienus visiem. Un kas man patīk ļoti ir, visādas nianses, ja, ko es novēroju vāciešu dzīvē. Es gan daudz no istabas ārā neeju, man atstāja uz durvīm, nezinu, kas tur ir rakstīts, man atstāja tādu uzrakstu, es viņu te iekšā, es aizvedīšu mājās, tam man kāds iztulkos. Bet es daudz ārā neeju, iespējams, ka tas ir, cik es tāpat arī aizēju uz veikalu. Man patīk, piemēram, vāciešu ēdiens, man ļoti parādīšu sev te atsiltnē, ja? Kā vācieši tomēr māk. Ka viņi, piemēram, es domāju, ka šīs tāds tā kā, es jau parādītu, ja, es ko ēdu arī, ja, jau 2 nedēļas. Viņi tā kā maizes vietā var ēst. Un dažādi ir ar riekstiem, ja, ko es arī ēdu. Un tas arī viss ir ļoti garšīgi. Arī pa Eiropas naudu. Dažādas ļoti labi košņēmās gumijas. Un tā es te ēdu. Es daudz uz restorāniem pats neju, bet tomēr arī tik daudz to naudu neiedod Eiropu. Un, piemēram, tādi knīpi, ja, ko es aizvedīšu arī mājās. Pa lieldienām, piemēram, kas man patīk, kā viņi svin lieldienas. Es esmu Vācijā, ja es parādīšu arī pa logu savārā. Tā ir Vācija. Tas ir vācu koks. Un dzied vācu putni. Pārsvarā arī pa logu visu Vāciju novēroju. Tā jau mierīga zeme. Viss ir diezgan labi. Tur ir stacija, cik es esmu novērojis, ja tur vilcēri brauc. Taisīšu logu ciet, kas zina, kas var notikt. Un ko es sāku stāstīt, kas man patīk tojoties lieldienām, ko es esmu novērojis. Lūk, es jau esmu izēdis drusku, tomēr arī laiks iet uz priekšu. Tātad nopērku šādu kasti par €15. Tā, ka viņi stāv ļoti lielos tādos kalnos veikalos. No otras puses viņš ir tāds. Un tā, ka jo vairāk pērk, jo lētāk viņi var arī kubikmetru nopirkt ar šiem te. Bet, ko dara vācieši? Ja tagad nāk lieldienas, viņi lūk ar šiem te kaujās kā ar olām, ja es imitēšu. Es tātad nolieku Eiropas datoru, ko man aizdeva Zemkopības ministrijas, nolieku malā. Tad es nolieku vienu uz galda, es imitēju kā vāciešu ģimenē, ja? Tātad ir lieldienas, un mēs paņemam, un kā viņi saka, guten tag, un lūk, un šis ir vinnējs, viņš paņem sev šo, iedomājieties, ka jūs tagad esat, jums ir šis, man ir šis, un jūs sitat man, ja, un jums ir iespēja vinnēt. Viņš ir līdzīgi kā mēs ar olām suntažos. Lūk, ja, te abi zaudēja. Tad vēl var ar sāniņiem pasisties. Jā, tas jau nav tas vairāk. Bet faktiski šis ir pirmais arī ir vinnējis visus 3. Es gan neesmu pats nevienā ģimenē vācu bijis, bet šos pārdod viņi, un es tāpats arī mājās sēžot izdomāju, ja, kad, droši vien, kad tā viņus arī izmanto.
lai izsulk tāpat kā olu. Un tādus, apēc ar kādus 5, un tad jau ir slikti. Es mēģinu 2 no rīta, tad drusku maizi vietā tās krāsainās, ar iekstiem, vakarā kaut ko. Un tā jau diena paiet, un drīz arī 3 nedēļas būs pagājuši. Vēl paldies Eiropai. Turās es drīz būšu mājās un visu sīk pastāstīšu, ko es vēl redzēju. Ko vēl izslēgt? Kaut ko izslēgt, jābūt. Kaut kur tā?